Kad Bārtas upes krastos atpūtas bāzē ods, dziedot valsts himnu tiek uzvilkts sarkanbalts-sarkanais karogs un uzklausīt uzmundrinoši vēlējumi, starts tiek dots 2 dienu turismu festivālam Bārtas rudens 2020. Tas pulcējas vairāk nekā 250 dalībnieku no visas Latvijas. Festivāls norisinās jau 7. gadu, un šoreiz tā moto – 1 upe, 4 novadi, 4 iespējas. Un ne bez pamata, jo pasākuma rīkošanā apvienojušies Bārtas upē piegulošie novadi – Grobiņas, Rucavas, Nīcas un Priekules, piedāvājot dalībniekiem laivošanas, ūdens turisma un orientēšanās sacensības, kā arī visiem kopā būšanas prieku. Pirmo reizi turismu festivālā Bārtas rudens pulcējušies orientēšanās sporta cienītāji, lai bezbailīgi dotos pretim jauniem izaicinājumiem apkārtnes mežos un laukos. Man patīk tā cīņa ar sevīm. Vispār man tas bija ļoti liels izaicinājums, vai es sapratīšu tīri stāvot mežā, uz kur pusi man jāskrien. Tas bija tas pirmais, un tagad tas ir liels izaicinājums katru reizi izdusmoties uz sevi, kad nevar saprast, kuri jādodās. Un arī man ļoti patīk, kad ar laiku atklājās, ka tu to karti saproti, ka tu redzi to pauguriņu, kas ir kartē, ka tu viņu arī sāc ieraudzīt dzīvē, un tas man tagad tā patīk. Protams, ir bijis tā, ka es esmu arī metus pie malas gājus ārā no meža, kad vairs neko nevar saprast. Galvenais saprast, uz kuru pusi iet no tā meža ārā. Jā, nu to tik daudz var. Ir arī tapusi jauna orientēšanās karte. 1,7 kvadrātkilometru platībā. Trase būs, es pat teiktu, vareni jautra, sākot no labi skrienamā līdz netik labi skrienamam, kur netik labi skrienams, kur ir papārdes ir līdz krūtīm, un ir džungļi, un ir purviņi, un krūmi, un viss kaut kas ir. Protams, ir arī celiņi, taciņas un jaunaudzes, tā kā. Diezgan ekstrēmi. Diezgan ekstrēmi, būs ko darīt. Ir pašie mazākie bērniņi ies mums pa marķējumu, tas tā, lai viņi pierod pie meža staigājot un pierod pie dabas. Un pati garākā ir 5,7 km. Nodarbojamies arī ar rogainingu. Mums ir arī pagājuši gadu bijām pasaules čempionātā rogainingā. Kur tas notika? Katalonijā, Spānija, Katalonija. Tik tālu braucāt? Braucām. Kādi panākumi? Nu, labi. Ieguvām 7. vieta. 7. vieta, jā. Rogainings, tas ir orientēšanās 24 stundas mežā. Bez teiksim, atpūtas. Nu, var atnākt mājās, bet principā bez atpūtas. Tā, ka mēs esam pieredzējuši kalnus un slapjas ūdeņus un purvus slapjas esam briduši. Teiksim, pusstundu brien pa slapju purvu. Tā kā mums šitas mežs nebaida šodien. 3. gads, kā atsākts agrāk jaunībā, kā saka, padomijas laikos skolā, bet tad bija labs laiks pārtraukums un tagad gribējās kaut ko kopā ar jauniešiem, tad sākām bišķi skriet. Jūs visa ģimene skriet? Nu, mammu vēl nevaram pierunāt. Nē, līdzoties arī vajag. Jā, protams. Kamēr orientieristi dodas apliecināt savas spējas, neapmaldīties Bārtas biezajos mežos, sacensības sāk gan ūdens turisti, gan arī laivošanas svētku Bārtas pumpurs dalībnieki. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz laivotāju komandas papildina arī supotāji. Kuro gadu jūs jau piedalāties? Mēs pirmo. Mēs sākām supskolā, Liepājas supskolā trenēties, un tad mums āķis lūpā tagad ir, un mēs šodien suposim. Bet jūs esat pirmo reizi šādā pasākumā šeit? Jā, pirmo reizi. Es domāju, ka ne pēdējo reizi. Bet tagad supošana laikam ir ļoti modē. Nu, pagājuši gadu, teiksim tā, maziem soliņiem viņi ienākusi kā Latvijā, bet šogad ir ļoti aktīvi. Nu, arī ņemot vērā to, ka šogad ir arī tas viss saistīts ar visiem koronistiem vīrusiem, cilvēki sēž mājās un viņi tā kā viņi kaut ko grib darīt, un tad viņi, teiksim, vai nomā tos upus, vai nopērk, un tad teiksim, pavada savu brīvo laiku uz upi. Līdzjutēji atbalsta!
Ko nevelkam garumā? Starts laivošanas festivāla dalībniekiem tiek dots Bārtas pietekā Vārtājas upē. Tas ir 20 km garš posms līdz finišam atpūtas bāzē Ods, kas jāairējas kā supotājiem, tā kanoja un smaiļu laivu komandām. Lai visiem veiksmīgs ceļveiks, ja? Un tiekamies kontrolpunktā un pēc tam Odā. Pēc stundām 2 netālu no pirmā kontrola punkta Bārtas mierīgos ūdeņus šķeļ pirmie airētāji. Kāds gabaliņš šeit? Sveicināt! Kā jums labi? Laivojas? Cīņa ar sevi, bišķīt. Vēl tālu? Vēl tālu? Lai dzīvos prašie nīcinieki! Nu kā jums labi airējās šodien? Rītīgi labi. Ļoti labs laiks. Tikai bija bailīgi prātīgi. Turpat netālajā kontrola punktā pēc 15 km brauciena cits aiz cita krastā kāp laivotāji, lai atbildētu uz jautājumiem un lietā liktu savu radošumu, piemēram, nosakot 100-gadīgā ozola apkārtmēru. Kad tev bija slapjas vikses? Intensīvi airējam. Bija kaut kāds negadījums? Nē, nebija negadījums. Mēs tāds ātri airējam, mēs tādu lielāku iegrību. Nu tad tā sanāk. Tā sanāk, tad tā sanāk. Oga 2. Klau, jums te kaut kāda ķibeli ir atgadījusies? Nē. Nē? Laivas? Nē, gandrīz apgāzām. Tagad kaut kad Kāpām ūdenī varbūt. Nē. Kā jums vispār veicās? Labi. Bija jau arī ekstrēma posmi, es saprotu. Jā, tur, ka te akmeņi. Ko te jūs darījāt? Mēs tā kā uzskrējām virsū un tad bija... Tad mēs tā kā bija gandrīz tā kā līja ūdenī, bet mums bija mēs tā kā svērāmies uz viens sānu, lai nesalīt viss. Jā. Kādu laiciņu pasēdējām uz akmeņiem. Piedzīvojumi bija, vai ne? Bija gan. Pirmo reizi jūs laivojat? Jā. Pirmais mēģinājums, jā, un uzreiz šādā. Kā tad izdomājat, ka vajag piedalīties un vajag darboties? Aicināja jau. Drauga aicina, tad jāiet. Cita pēc citas komandas ierodas izpildīt uzdevumus, arī nedaudz atvilkt telpu, lai pēc tam pievarētu līdz finišam atlikušos sniega 5 kilometrus, ļaujoties Bārtas upes mierīgajam plūdumam. Taču gala punktā laivotājus gaida vēl kāds pārsteigums – 2 vietējie lāči. Ko dara lāči šeit Bārtas upes krastos? Mēs esam savākuši medu un mēs braucam visus laivotājus pacienāt. Jā, redziet, kāds mums ir karšīgs medus, mums jau tur jau daudz. Gribat pagaršot? Gribat pagaršot. Protams! Bet mums ir arī mežā vitamīniņas. Jā, mēs bijām pie aitiņām un tad mēs salasījām vitamīnus. Ļoti veselīgi, garšīgi. Tepat mežā, no šī meža. Nu, un to medu. Dabīgs. Jā, to medu gan es zinu. Pasmeķē to medu. Es zinu. Zini. Tas ir gana labs. Tā jau varēja ņemt karotīt. Ir labs. Es iedošu operatoram karotīt. Jā, nāciet. Tad jums ir uzdevums pagaršot un saprast, kam varētu piederēt šis medus. Kādam kukainītim varbūt, vai varbūt kādam citādam. Kukainītim. Mums ir pat pūzni, mēs paņēmām līdzā. Ieršoņi, jā. Kas tas pamēr arī? Ieršu medus, jā. Pastāstīgāt jau garšoja medus. Garšīgs. Nopietni garšīgs, jā? Nu, man garšoja. Jā, bet kā šodien veicās ar airēšanu? Bija labi. Tu pirmo reizi airēji? Nē, es neairēju pirmo reizi, es esmu airējis vairākas reizes. Tev ir pieredze šādos pasākumos piedalīties? Jā, pirms 2 gadiem es piedalījos. Pirmās dienas pievakarē priecīgi un apmierināti par paveiktu ir gan laivošanas svētku, gan ūdens turismu sacensību dalībnieki. Tāda ir arī komanda Oranžie, kuri ar kanoja laivu 20 km distancē bijuši ātrākie un zinošākie, tāpēc arī zelta medaļas.
Kāds tad bija tas brauciens? Kāds brauciens? Man 2 komandieri, es tik aire. Viens no priekšu bļauj kā pareizi, otrs no aizmugurs bļauj kā pareizāk. Es tik aire. Ja tev nebūtu mūsu, mēs Jā, varbūt galvenais ir labs padoms. Inta Krūmiņa. Pirms ļauties vakara izklaidēm, ūdens turistiem vēl tikai neliela komandas dalībnieku izloze nākamās dienas spraigajām sacensībām. Vasarīga, saulaina un silta bijusi turisma festivāla Bārtas rudens pirmā diena. Tāda pati ir arī otrā, kas ir gluži kā dāvana ikvienam dalībniekam un līdzjutējam. Otrajā dienā vispirms savus spēkus Bārtas ūdeņos dodas pārbaudīt paši izturīgākie supotāji un laivotāji, pārvarot ūdenskritumu un laižoties nelielā izbraucienā. Savukārt ūdens turisti gatavojas īstenam veiklības braucienam slaloma trasē. Kā atceras viens no vecmeistariem Andris Maisiņš, tad Bārtas upē pirmās sacensības notikušas tieši pirms 50 gadiem. Jau bija pat speciāli uztaisīts šeit aizpros. Arī šogad kaut ko ir mēģinājuši, mazliet pacelt ūdens līmeni, ja? Bet toreiz bija speciāli no tādām kārtīgām koku plankām bija uztaisīts un ūdens līmenis bija pacelts vairāk kā pusmetru uz augšu, ja? Un tad bija tādi koka reni, kur bija kārtīgs nobrauciens un bija spēcīgi vārti. Tā kā tur bija tiešām interesanti. Un var teikt, šogad faktiski ir 50 gadu jubileja, kopš pirmās sacensības notika šeit Bārtas upē. Ūdens turisms ir kā laba slimība, ar kuru saslimst uz visu mūžu, atzīst vecmeistari. Un šajā sporta veidā gadiem nav nozīmes. Galvenais azarts un kopā būšana. Tu atceries savu pirmsākumus, kad tu sāk nodarboties ar ūdens sportu? 79. gads Cieceri. 1. mājas apgāzamies, ārā vēl bija sniegs. Goļamais slapš. Telti slapi, viss slapš. Māns nemācēja pakot, vēl jauns gurts bija 15 gadi. Tā bija pirmā. Domāju, ka pēc tādiem parasti cilvēki mūk malā, jā, bet man tieši otrādi kaut kā iepatikās. Viss tā padarīšana. Tu vēl skolā mācījies? Jā. Skolā vēl gāja. Bet kas toreiz pavilka, pamudināja, ka jāpiedalās? Bija tāda vecmeistara kā Aivars Gabaliņš, austrums osnieks, vai ne? Tie man principā tādi. Trenerīši pirmie bija, kas mācīja. Nu tā. Un tā, tas sāķis bija lūpā, jā? Jā. Un pēc tam pārgāja lieli mazi. Un pavisam mazi visas šitās te kā viņas sauc. Nu nevis visas, ļoti daudz upes Krievijā ir izbraukāts. Un kā jau atmodas laiks sākās, tad mēs sākam braukāt uz Eiropu par raftingu. Nodarbojamies ar kādu laivu. Tas ir lielā laiva, tāda piepūšana, kur 4 vīri sēž iekšā vai 6. Jā, Eiropas kausos piedalāmies, Eiropas čempionātā esam piedalījušies. Nav tā, ka mēs tikai pa Latviju te ņemamies. Ilgodīgi, atceries tu savu pirmo braucienu laivu, kad tas bija? Oi, tas bija studiju gados jau. Es jau tik jauns nesāku braukt. 15 gados tu nesāki akurāt? Es jau biju armija izgājis, atnācis uz institūtu atpakaļ un sāku braukt. Man bija tādi studiju biedri, tādi ļoti aktīvi, sportiski. Es nemaz tik sportisks nebiju, un tad mēs sākām visādiem turismiem, tur kājnieku turismu un visādiem kalnu turismiem un ko. Un tad mēs sākām arī, cik bija ar ūdeni, kaut kāda varianta bija braukt. Mēs gribējām iemācīties braukt. Un tad mēs atnācām pie slalomistiem, lai mums iemāc to airu pareizi rokā turēt.
Un tad tur arī tāds Andris bija, kurš brauc divniekā tajā laikā. Ja? Un tā mēs tur sākām kaut ko bišķi mācīties. Vismaz to airu rokā tajā vienā rudenī. Faktiski tas bija tikai viens rudens. Es zinu, kad Andris vēl taisījās iet armijā projām, tad viņš vēl man eskiņu iemācīja taisīt, kanoju viennieku. Jā, to es atceros. Nu, kā uzcelties atpakaļ, jā. Tā to viss beidzās. Un tā Andris aizgāja armijā, un kopš tā laika es viņu nebiju 35 gadus redzējis. Un tu 35 gadus arī nebija braucis? Nebija braucis arī. Un tagad es 3 gadu atpakaļ. Jā, es teicu. Bērni izaudzināt? Bērni izaudzināt, jā. Bizness jau ar tā nostabilizēts ir viss. Un izlasīja vienkārši, avīzē, ka ir tāds turismu klubs. Oga, jā, Grobiņā, kaut kā brauca laivām un tā. Es zvanu. Tā parunājamies, ko viņi dara, brauc, jā. Saku, vai nezinu, tāda Andri, tādu garu cilvēku, jā. Jā, zini, iedeva numuru, tā mēs ar Andri sazvinājāmies, sarunājāmies tikties treniņu bāzē un tā sākās kaut. Nu, ko tad bija, ko tas brauciet? Superski bija. Superskis? Jā. Kā bija, Boris? Viens airs pietrūka. Ko tā? Man pierasta karabiem. Kā vērtē sacensības? Labi. Forši. Ar laiku paveicas, ar draugiem paveicas. Ar televīziju arī. Tad jau viss ir izdevies. Jā. No kurienes tu esi un kā tevi sauc? Bijušais rīznieks, kas dzīvo Zalbē. Un kā tevi sauc? Ūdeņnieki man sauc par Suņu Jāni. Bet īstenībā Jānis. Jānis, jā. Cik tad sen tu brauc? 45 gadus. Wow, tad jau viss mūžs aizvadīts praktiski pa upēm. Visi Padomju Savienības upes no galvas zina. Tad arī Bārta esi droši vien iepazīnis līdz pēdējiem akmenim. Jā, kopš Bārtāja maču brauc. Atceries, kā tad aizsākās? Vau! Inventārs bija drausmīgs, visu šuvām paši, visu pārtaisījām paši. Dabūt nevarēja neko. Braucām ar briesmīgiem rīkiem, jā, bet kompānija jau bija forša. Te ir tāda īpaša tauta. Jā, kas ir īpašais ūdens turistiem? Īpašais? Pirmkārt, mēs nevienam nepametam nelaimē. Kā lai to pasaka, draņķi pie mums neturās. Tie ātri izskaidri? Jā, ātri izskaidri. Viņi aiziet projām paši. Jo sliktam cilvēkam te nav ko darīt. Nevaru. Es esmu aizaususies. Es varu palīdzēt. Pustu. Šī jāskan uz nākošo. Vai ne? Ak, tiesa, ka viņa smaga. Riktīgs. Riktīgi. Bet riktīgi smaga laiva. Nav smaga. Normāla. Bet tā ir normāla, jā? Kā laba. jums veicas šodien? Normāli. Ciešami. Jā? No kurienes jūs esat? Jelgava. No Jelgavas, un kā jums vārdīs? Baiba, jeb Zaķis. Zaķis, jā? Jā. Visu mūžu ar laivām, jā? Bet ko tas dod? Vaideni, es esmu dzīvais, kustos, es esmu šeit. Cik jums ir gadi, ja nav noslēpums? Drīz būs 76. Nekad dzīvē nepateikt. Paldies. Bet šīs sacensības, kā jums te patīk Bārtā? Kā? Lieliskas, kā vienmēr. Kas ir lielākie panākumi bijuši? Panākumi ir tie, ka es tieku, ka mani vēl pieņem, ka es braucu. Tas ir lielākais panākums. Salīdzinoši ar 70. un 80. gadiem ūdens turistu skaits Latvijā krietni vien ir sarucis. Kā atceras pieredzes bagātie laivotāji, tad savulaik sacensībās tas bijis vismaz 1500 dalībnieku. Tagad jauniešiem iespēju aktīvi darboties dažādās jomās ir nesalīdzināmi vairāk nekā tālajos padomjas gados. Tāpēc jo īpašs prieks par katru jauno ūdens turisma sacensību dalībnieku, par nezūdošajām paudžu vērtībām. Tu tikko atbrauci, jā? Jā. Kā tev veicās? Labi. Nenokriti? Nē. Visu izbrauci, kā vajag? Jā. Un cik tu sen jau laivo? Mamma zina. Mamma zina? Kāds 2 gadus noteikti, jā. Un cik tev ir gadu? 6. Visu laiku likās, ka mazajiem tik mazas laiviņas nav, un tad viens no maniem draugiem atrada, ka rekur ir tāda maza laiviņa, un tad viņi varēja dabūt uz Latviju, un tad mēs viņu dabūjām, un tad izrādījās, ka Tīnai pietiek vienkārši iekāpt laivā, lai viņa brauktu, jo viņa ir tik daudz skatījusies, kā brauc visi viņai apkārt, ka viņai vienkārši sanāk.
Nu, ka tur nebija pat tā baigi jāmāca. Viņi vienkārši brauc, iekāpa un aizbrauc. Kādu pāri tam ūdenskritumam? Tur vienkārši nav jaukuši, jo te tu vari apgāsties un nav pat tā jāliekas. Ja tu brauc ar kokiem, tad negriezies šādi, negriezies tā un tā. Tu vari tā darīt, bet tu nevari šitādi darīt, tu apgāzīsies vienkārši. Kā tevi sauc? Emīls. Un cik tev gadu? 6. 6 gadi? Tu jau droši vien bieži vien brauc ar laivu, ja? Pirmo reizi. Sacensībās pirmo reizi. Bet tā, ikdienā? Nu, mēs šogad sākām mācīties. Bailes nav? Viss kārtībā? Nu, sākumā, kad sacensībās, tad bija grūti. Kas bija grūti? Jā, nu tad, kad vajadzēja ļoti uz ātrumu. No amatas 40 es braucu. Arī sāku. Pavisam jau arī. Pieaugušā vecumā ir kritu gāzos un tā tālāk. Nu, kaut kur esam aizērējušies drusciņi līdz Eiropai un tā. 2 dienas turisma festivālā Bārtas rudens 2020 aizritējušas nemanot. Tās bijušas pozitīvām emocijām piepildītas, kas vēl ilgi dos enerģijas lādiņus, skrienot ikdienas gaitās, atzīst pasākuma dalībnieki. Un kā jau sacensību noslēgumā pienākas, tiek sveikti un apbalvoti augstāko rezultātu ieguvēji. Viņiem gan diplomi, gan vietējo ražotāju sarūpētās balvas, gan, protams, arī medaļas. Komandu vērtējumā paši labākie izrādās sporta klubs Atvars no Liepājas. Komanda Atvars, Andris Niedols, Ilgonis Šteins, Vilnis Akermanis, Agita Losman. Mazliet skumīgi, ka viss labais tik ātri pagājis, taču priekšā jauni izaicinājumi, jaunas tikšanās un, protams, nākamgad septembrī atkal satikšanās prieks Bārtas krastos turisma festivālā Bārtas rudens 2021. Nākotnes plāns ir šo aktīvo turismu sezonu, ko parasti mēs baudām vasarā, noslēgt rudenī un nākamgad vēl pie laivotājiem, supdēļiem, orientieristiem mēs vēlamies arī vēl velobraucējus, un lai tas viss kļūst plašāks, skaistāks, un galvenais ir viens otru, ka mēs satiekam, aprunājamies par aizvadīto sezonu, un vēl jau mazliet priekšā tas rudens un ziema, ko varam visu baudīt. 4 dīži novadīni, upe visi tikai viena. 4 dīži novadīni, upe visiem tikai viena. Bārtenieki labi ļaudis, ar to upi dalījās. Bārtenieki labi ļaudis, ar to upi dalījās. Muldes garupīti no savilka, kas tās tādas māla muldes garupīti no savilka. Tās nebija māla muldes, tie jau Bārtas laivotāji. Tās nebija māla muldes, tie jau Bārtas laivotāji. Saskaitāta laivotāji, vai ir visi pulcināja? Saskaitāta laivotāji, vai ir visi pulcināja?